Klaus Radziņš ar nelielu pieredzi burāšanā. Pirms pusotras nedēļas atgriezos no ļoti interesanta piedzīvojuma, no ļoti interesanta brauciena ar vikingu laivu, kura tika uzbūvēta Latvijā, kura nebija šķērsojusi Baltijas jūru aptuveni 1000 gadus. Protams, mēs neviens īsti nezinām, kad bija pirms 500–600 gadu, bet vismaz pēdējos pārsimtus gados šādas laivas nebija šķērsojušas Baltijas jūru. Tādējādi par to, kas būtu nepieciešams dodoties jūrā arī ar laivu, arī ar jahtu, arī ar plostu. Es šīs nepieciešamās lietas sadalīju 3 blokos. Viens, un varbūt pat pats galvenais, ir veiksmīgi, labvēlīgi klimatiskie apstākļi. Vējš, vēja jauda, vēja virziens. Otrs, nemazāk svarīgs, ir peldlīdzekļi, šajā gadījumā plosta tehniskais nodrošinājums, lai viss būtu pārbaudīts, lai varētu uzticēties gan korpusam, gan mastam, gan burai. Un trešais, kas arī ir ļoti svarīgs, tā ir uzticēšanās pašiem sev un vienam otram. Lai katrs zinātu, kas viņam ir jādara, par ko viņš ir atbildīgs, un lai tad, kad uzrodās tehniskas vai klimatiskas vai citāda veida problēmas, nebūtu jautājumu, kurš to darīs, kurš to nedarīs, gribu darīt, negribu darīt. Nedod Dievs, kāds nokļūst aiz borta. Ir ļoti svarīgi saglabāt vienam no uz borta palikušajiem skatiena kontaktu ar šo cilvēku, kurš ir aiz borta. Tādējādi viņam nav jāmeklē nec troses, nec glābšanas riņķi, nec glābšanas vestes, bet viņam ir visu laiku jāskatās, kur ir šis cilvēks. Pārējie rūpējās par to, lai viņš tiktu izglābts. Es uzskatu, ka ir noteikti nepieciešams lietot glābšanas vestes. To prasa arī mūsu kuģošanas visi noteikumi. Roņu sala ir ļoti maza, bet ļoti smuka, ainaviski smuka vieta, taču arī kā jebkurā vietā ir savas specifikas, kuras būtu ieteicams ņemt vērā. Viena ir, kad salas iekšienē ir ļoti daudz koki, no kā ir ļoti daudz odi un dunduri. Un, piemēram, kad mēs braucām ar mūsu vikingu laivu, tie, kuri palika nakšņot uz laivas, bija daudz priecīgāki un apmierinātāki nekā tie, kuri palika nakšņot kempinga mājiņās pieejamajās Roņu salā. Osta ir ļoti labi sakārtota, izbraucot cauri visai Zviedrijai. Reti, kur bija tik labas kvalitatīvas infrastruktūras ziņā nodrošinātas vietas kā Roņu salā. Tur ir bezmaksas Wi-Fi internets, ir ļoti labas toaletes un dušas telpas, ir ļoti atsaucīgs ostas pārvaldnieks, kuram jau ir pieredze liela ar latviešiem un latviešu kuģotājiem. Tā ir viena kafejnīca, viens veikals, kur var nopirkt elementārās nepieciešamās ēdamās lietas. Kopiena ir ļoti maziņa, ja nemaldos, tie ir aptuveni 50 cilvēki, tur plus mīnus daži. Aizmirstu drusku piebilst, kad ir jāpārbauda airu izturība. Protams, ir jāizvairās no liekā svara varbūt līdzņemšanas, bet varbūt arī kāds rezerves airis pa slikti nenāk. Un, ja ir airi, noteikti ir jāpadomā par pareiziem cimdiem, jo airēšana tas ir vienalga, vai rokas pieradušas pie darba vai nē. Cimdi ir nepieciešami, lai nebūtu jēlas rokas jau pēc pāris stundām. Ļoti būtisks ir masta nostiprinājuma tehnoloģija. Patreiz, diemžēl, personīgi pats neesmu ar viņu iepazinies, nezinu, bet es ticu, ka puikas ir visu izdomājuši un atrisinājuši, jo būra šajā gadījumā ir galvenais dzinējspēks. Ja būs problēmas ar mastu vai viņa stiprinājumu, būs problēmas ar būru, un līdz ar to arī viss varētu uz kādu brīdi apstāties. 3 reizes jāpārbauda, un pēc tam varbūt vēl vienreiz viss plosta konstrukcijas savienojuma vietas, lai neizrādītos, ka kaut kas kaut kur atraisās vai atverās vai nolūst. Tas ir atkal zaudēts laiks. Teiksim tā, es personīgi neesmu pārliecināts, ka var sasniegt Roņu salu ar šādu peldlīdzekli 6 stundās. Bet tāpat laikā es zinu, ka latviešu puikas var izdarīt ļoti daudz visādas brīnumus, un es būšu, šoreiz godīgi saka, es būšu ļoti, ļoti priecīgs kļūdīties. Bez ēdamā šādos attālumos var mierīgi iztikt ar pāris šokolādēm, bet katrā gadījumā saldūdens ir vajadzīgs, jo ja pastāv iespēja, ka būs jāairē un ir saulains laiks, tādā gadījumā ūdens iet tā kā no... Nezinu, tā kā no krāna visu laiku, jo saldūdens ir organismam riktīgi vajadzīgs.
Jā, es diemžēl komandas puišus personīgi nepazīstu, bet tas, ko es varētu novēlēt, ir pirmām un galvenām kārtām, kad tās 5,5 vai 7,5 vai 12 stundas pa lielam nav galvenais. Galvenais noķeriet foršu feelingu, lai sanāk interesants piedzīvojums, kaut kas tāds, ko vismaz pusgadu var atcerēties un varbūt visu dzīvi. Un vēl vienreiz pirms braukšanas izrunājiet, pārunājiet to, kurš par ko ir atbildīgs. Jo tanī brīdī, kad jūs esat uz jūras, pārējie jūsu 3 cilvēki ir jūsu draugi, jūsu ģimene, jūsu viss. Jūs esat atkarīgi no viņiem un viņi ir atkarīgi no jums. Tas ir jāsaprot, un ja to saprot, tā ir arī baigi foršā tāda komandas sajūta, lai jums tas viss izdodās. Un es ļoti ceru, ka es kļūdījos savā teikumā par to, ka to nevar izdarīt 6 stundās. Es ticu, ka to var izdarīt, ka jūs to varat izdarīt, lai izdodās.